Starp citu, Līga, kā varētu saukt to, ko es daru šodien? Runas vīrs. Ir tāds? Nav tāds, es pārbaudīju. Paldies. Raujiet vaļā. Labdien! Labdien šajā skaistajā koncerta zālē. Mani sauc Līga Pēcniece. Esmu Banka augstskolas studiju prorektora un arī asociētā profesora. Jā, un mans temats ir profesija klasifikators 2025. gadā. Un tad, kad konferences organizatori man jautāja par to, vai es varētu par šo tēmu uzstāties, es domāju, tas gan ir traki, ko es tur īsti varēšu pateikt, bet tad es sapratu, ka tas ir izaicinājums. Īstenībā tas ir izaicinājums, un mana runa šodien būs izaicinājums jums. Pirmais, ko es gribētu uzdot tādu vienu netaktisku jautājumu, atvainojiet mani, un tas mans netaktiskais jautājums, vai varētu zālē pacelt roku tie cilvēki, kuriem ir 40 plus gadi, pacelt roku. Tas labi, tas tiešām ir labi. Tad mana runa būs tieši vairāk jums, bet, protams, arī pārējiem visiem tāds izaicinājums mums visiem. Tāds izaicinājums mums visiem tuvojās ļoti, ļoti strauji. Un manas profesijas, kurās es esmu strādājusi šobrīd, ir profesija klasifikatorā. 5 gadus strādāju kā matemātikas skolotāja, 8 gadus kā personāla vadītāja, šobrīd strādāju augstskolā, gan kā asociētā profesora, gan kā studiju prorektora, bet man ir šaubas, ka pēc kāda laika šīs profesijas izzudīs. Droši vien jūs esat redzējuši video, kur mūsu nākotnes bērnus māca roboti. Jūs esat redzējuši, ka sistēmas apstrādā ļoti daudz dažādus dokumentus, un līdz ar to tas ir tāds skaidrs mājiens, ka profesijas izzudīs, bet ir labs atkal mājiens, ka profesijas radīsies klāt. Lūk, un tad tas jautājums ir, kas tad vispār ir profesija klasifikators un kāpēc tāds vispār ir vajadzīgs. Un tas pieņēmums ir droši vien tāds, tāds apgrūtinošs dokuments. Bet īstenībā šis dokuments ir veidots ar nolūku, lai tiešām varētu tā sistemātiski skatīties uz tiem amatiem, kas ir mūsu valstī, pat ne tikai skatīties, bet analizēt. Lai būtu kaut kāda sistēma. Pie tam šī sistēma nav tā, ka mēs šo sistēmu esam paši izveidojuši. Lokālā Latvijas sistēma, tad mēs tagad šajā sistēmā strādājam. Šī sistēma ir izveidota pēc starptautiskiem standartiem, un līdz ar to tad ir iespējams analizēt, cik daudz cilvēku strādā konkrētajās profesijās, kāds ir atalgojums. Vienmēr sakot tiem, kam patīk skaitļi, te ir milzīgs apjoms, ko darīt. Darba devējiem. Protams, ka darba devējiem šis profesija klasifikators palīdz orientēties, kādi varētu būt šie pamatu uzdevumi katrā konkrētajā profesijā un kādas ir šīs nepieciešamās prasmes, zināšanas, kāda nepieciešamā kvalifikācija. Viena nelaime gan ir. Un tā nelaime ir tā, ko arī teica Rāds, kaut kas neskan, ja? Jā. Jūs man nedzirdējāt. Es visu to izstāstīju, un jūs man nedzirdējāt. Ak, tu trakums. Dzirdējāt, jā? Paldies, pirmā rinda, jūs man dzirdējāt. Jā, vienmēr sakot, tad tas profesija klasifikators nav vienkārši tāpēc, lai veidot kaut ko tādu milzīgu un neaptveramu, bet tas profesija klasifikators ir domāts tāpēc, lai mēs ar viņu strādātu, izmantotu. Nelaime ir tāda, ka nevienmēr visas profesijas atrodas šajā profesija klasifikatorā. Runas vīrs nav. Vai jūs esat atraduši profesiju klasifikatorā, piemēram, pūļa finansējuma kampaņas vadītājs? Vai jūs esat atraduši dronu operators vai dronu dispečers? Droni tepat tās ir. Tūlīt tās sāks lidot, tūlīt tās vajadzēs kādam šo satiksmi regulēt. Vienmēr sakot, tas nozīmē tikai to, ka profesijas rodās,
varbūt klasifikators netiek līdzi. Bet ir risinājums, un par to risinājumu es izstāstīšu. Esmu optimiste. Nu, lūk, bet atceraties, kādreiz bija tāds teiciens, mīlīt, ja tu nemācīsies, iesi grāvjus rakt. Un daudziem tas tā kā bija tiešām. Jāmācās būs, negribās man tos grāvjus rakt. Un daudz arī mācījās. Un pēkšņi mēs varam lasīt, kā sistēmas var aizstāt jurista darbu, var aizstāt dažādus bankas darbiniekus. Izrādās, ka vairs mācīšanās nav tikai tas, kas mūs aizsargā, bet mums ir jādomā kaut kas jauns. Labā lieta ir tāda, ka mums ir zināšanas. Mums ir zināšanas un mums ir pieredze. Un savā dzīvē, kā es stāstīju, es esmu mainījusi profesijas, bet es tagad šobrīd domāju, tā nekas slikts tas nebija, jo tas bija labs pamats jaunām profesijām. Un tāpēc mana provokācija šodien jums ir izdomāt savu jauno profesiju, pirms tā ir nomirusi. Tā diezgan bailīgi, bet tiem, kuriem šobrīd ir 40+, mums stāv priekšā laiks, kurā mums būs jāizdomā savu jaunā profesiju. Liela varbūtība. Varētu būt, ka ne visiem. Par pasaules tendencēm droši vien šodien jau diezgan daudz runāju, un tās tendences, kuras ir izanalizējis Ernst & Young 2015. gadā, ir mums visiem zināmas. Digitalizācija, globalizācija, urbanizācija, tā kā pasaule dara šīs trakās lietas un diezgan straujā veidā. Medicīnas aprūpes izmaiņas sakarā ar demogrāfijas izmaiņām. Saprotams, ka enerģija izzūd, un mums šī enerģija ir jāatjauno, jāatrod jauni veidi. Un izrādās, ka vēl viena tendence, ka pasaulē arvien vairāk cilvēki sāk nodarboties ar uzņēmēju darbību. Un tā ir tāda normāla parādība. Varbūt, ka tas ir arī mūsu virziens. Varbūt arī mums nepieciešams padomāt, kā mēs varam attīstīt savu uzņēmēju darbību. Attīstīt vainu kā pašnodarbinātiem vai veidot savu mazo uzņēmumu, bet varbūt, ka mēs varam veidot uzņēmumu ietvaros. Arī šī ir tendence, kas šobrīd attīstās. Vai kāds no jums ir dzirdējis Tomasu Freju? Varbūt ir kāds, kas var pacelt roku. Ir. Pirms pāris gadiem Tomas Frejs bija arī Latvijā, un viņš ir ļoti pieprasīts nākotnes pareģis vai nākotnes drīzāk analītiķis, futurologs. Un šeit jūs varat redzēt tikai dažas profesijas, kuras viņš ir izdomājis. Saraksts ir garš, kopumā 162 profesijas, un tās tiešām ir balstītas uz tām tendencēm. Uz tendencēm, kad attīstās dažādas tehnoloģijas, attīstās jautājums par datu drošību, tāpēc ir privātuma konsultants. Attīstās jautājums par to, ko mēs darīsim ar saviem datiem. Mūsu īpašumā ir milzīgs datu apjoms, varbūt ir nepieciešams kāds cilvēks, kas to visu var sakārtot. Protams, mūsu vidū ir arī tādi cilvēki, kas to dara regulāri, viņi dara ļoti profesionāli, viņiem tas viss ļoti labi izdodas. Bet arī tā ir viena profesija tiem klientiem, kuriem tik labi nepadodās ar sistematizēšanu. Vienmēr sakot, ir iespēja skatīties šos 162, bet ir iespēja domāt savējos jaunos amatus. Tas, kas ir ļoti svarīgi, ir netrāpīt tanīs amatos, kuri drīz tiks automatizēti. Tātad, izdomājām, bet pēc laiciņa jau ir šis amats jau ir izveidots sistēma, kā šo darbu darīt. Un tad OECD pētnieki, kas ir uzrakstījuši grāmatu 4 dimensiju izglītība, ir konstatējuši vai pareizāk apkopojuši, kāds tad ir tas nākotnes darbs, kurš būs grūti aizvietojams.
Līdz ar to tas būs darbs, kurā ir divas komponentes. Viena tāda uzdevuma, kas prasa personisku izpildu, tad neviens cits to nevar izdarīt. Tikai jums ir unikālās zināšanas, jums ir tā kombinācija. Un tie ir uzdevumi, kas ir nerutīnas darbi. Tātad darbi, kuriem nav iespējams atrast vieglu algoritmu, kuru pēc tam automatizēt. Tad, protams, kad es tā ļoti gudri runāju, izdomājiet savu profesiju, bet kaut kas man arī jāstāsta. Ko tad es domāju, kādas savas prasmes es varētu likt kopā? Pirmās divas darbosies tad, ja ar studentiem strādās dzīvi cilvēki, ja būs docētāji. Tad, protams, kad varētu būt, kad es atrodos šeit pat Latvijā un nodarbojos ar personāla atlases jautājumiem kādai Āzijas augstskolai, Austrālijai, vai tieši otrādāk, personāls ir atlasīts, bet ir jāsaprot, kāda ir viņu meistarība, un es varu būt arī tas cilvēks, kas var attālināt dot šos padomus. Tas ir tad, ja būs dzīvs cilvēks, bet mēs zinām, ka augstākajā izglītībā ļoti strauji attīstās šīs attālinātās mācības, un var jau gadīties, ka šādi pakalpojumi nebūs vajadzīgi. Varbūt, ka es varētu būt cilvēks, kurš analizē sistēmu, kā darbojās augstskola, studiju kvalitātes auditors. Tā kā man ir idejas, un es šodien jūs aicinu padomāt par savu nākotnes darbu. Bet tagad par to profesiju klasifikātoru. Kāpēc manī ir tāds optimisms, ka tas profesiju klasifikators būs dzīves un papildināms un ērti izmantojams darba devējiem un analītiķiem. Un tas balstās atkal uz to pašu, ka šobrīd ļoti, ļoti strauji attīstās datu analītika. Ļoti. Tas nozīmē tikai to, ka šo te profesiju klasifikātoru vairs neveido šī iniciatīva no uzņēmuma puses, no asociāciju puses, no izglītības iestāžu puses, bet ka sistēma analizē mūsu jaunos amatus. Tos, kurus es pieminēju, tos, kurus jūs izdomāsiet. Noteikti, ja tur būs 5, 6 runas vīri, tad viņi būs tie, kuri parādīsies šajā sistēmā, kā biežāk pieminētie. Vienvārds sakot, mans piedāvājums ir, ka vairs nedarīt tādu stipri roku darbu, rakstot, iesūtot, bet izmantot sistēmu, kur analizē. Tā kā man dēls ir arī programmētājs, pirms es nācu šo te stāstīt, es tagad savam dēlam saku, Jāni, saki, vai tas ir reāli vai nav reāli? Jānis saka, tas ir reāli. Šobrīd par katru no mums, no šajā te virtuālajā pasaulē tiek veidoti portfolio, tiek vākta informācija pēc mūsu vārda, uzvārda. Tā kā vienvārdi sakot, ja šeit parādīsies nevis vārds, uzvārds, bet šeit parādīsies jaunais amats, tad pilnīgi iespējams, ka šādā veidā ir iespējams papildināt profesiju klasifikātoru. Un noslēdzot, gribu tikai teikt, izdomājiet savu jauno profesiju, pirms tagadējā ir mirusi. Lai jums labi izdodās!